Tā, un te mūsu otrs reflektors 2-4 Amanda, kuru es pamīšu saucu Amanda un tad Antre, jo pirmo reizi man iepazīstināja kā ar Antru, un tad man tādā galvā sajūg reizēm. Un tā ir tava reflektora daba jau izpaudusies tavā mainīgumā. Bet te mēs tikko pieredzējām vienu reflektoru, un tagad nākamais, kurš nāk ar ascendents lauvā, saule aunā un mēnesis ūdens vīrā. Tev ir vispār ļoti daudz uguns, jo tev ir ļoti daudz, kas aunā. Vai tu vari pastāstīt to savu sajūtu? Nu, par to, mēs jau vienkārši runājam par to, kad es tev teicu, vai ne, ka tev ir daudz savas uguns. Un kā tu to savu pieredzi drusku, kā tu izjūti, saliekot ar savu reflektoru dabu, jo tu arī jau esi diezgan dziļa cilvēka dizainā. Un tā varbūt tev ir kāds tāds jau plašāks ieskats. Nu, šobrīd es to, tātad man ir notikušas liels transformācijas šogad, un es tiešām esmu uzsākus to human design tādu eksperimentu, tā pa īstam, un tā sajūta ir, ka es tiešām ļauju būt tiem tukšajiem centriem un nepieķerties, laist vaļā, baigi grūti tādu, es vienkārši ieraugu to atkarību, pieķerties un katru to garšīgumu sagrābt un sev vismaz kaut kādu definīciju dabūt, ja? Bet pilnīgi apzināti laižu visu vaļā un to uguni šobrīd tā kā piedzīvoju tā, ka es mēģinu neinicēt. Es mēģinu tomēr ļauties, kad atnāk un tad iespējas vienkārši un tad maukt. Nu, tajā brīdī, kā ir tā kā atļauja no ārpuses. Jo tu jūti, vai ne, to vēlam inicēt, jo auns, tātad auna enerģija, auns ir pirmā zīme zodiakā, ja auns ir par jaunu sākumu, sākt kaut ko, iniciēt, nu, tas ir līderis. Un tāpēc arī viņiem, man liekas, Amanda daudz saka par to iniciēšanu, vai ne, ka tas ir tas, ko tu sajūti no tās tīri astroloģiski. Nu jā, bet ja es visu laiku pati inicēju, man visu laiku sanāk vilšanās. Visu laiku, un tas man bija tāds baigais, jo man ir ne tikai kauns, bet man ir 5 planētas uguns zīmes, un man vispār, nu tā kā ir, es rakstījusi tā kā, ko ar to visu devu, vienkārši tur 3 vai 4 gaisi un 5 uguņi, nu vienkārši man ir, es nezinu, kas man jāizdara šajā pasaulē, ir, nu kā minimums izglītības sistēma jāmaina, ja? Droši vien, kas zina. Mēs turam īkšķis, lai tāds izdotos. Jā, bet tagad es to redzu, ka es to nevaru darīt kā, nu, kad es kaut kur viena vienkārši maucu, bet man ir tā kā sēdi elpo, vienkārši laid visu vaļā, un tad gaidi, kad tev vienkārši tagad, un tāda es varu. Bet tu jūti, kā tev arī, nu, katram reflektoram vajag to savu kopienu kaut kādā ziņā, to savus, nu, lai arī vajag laiku sev, bet vajag to. Tu jūti, kā tev ir tavi cilvēki atradušies šajā procesā, eksperimentā, vai kā tu to redzi, vai varbūt tieši tagad viņi tā intensīvāk, varbūt kaut kas pat mainās, ņemot vairāk, tu saki, tu intensīvāk tagad esi tajā eksperimentā? Es teiktu, ka man viņi jau ir apkārt, bet tā sajūta ir, ka tad, kad es dzīvoju nekorekti sevi, nu tātad, kad es gribu būt tas manifestors vai ģenerators, ka tad tā kā liekas, ka nekas nenotiek, un tad arī tie manējie tā kā, bet līdz ko es ļauju tomēr būt vairāk sev tam reflektoram un ļauju būt sev malā, un ļauju tiem cilvēkiem nākt pie manis, un tā kā mācīties pacietību, visu to, ko tur centri, ja, tie tukšie prasa, visas tās mantras 9, ja, tā kā vai tik tu tur to, vai tik tu tur šito nedari, vai. Un kad es to atceros, un tad arī es jūtu, ka tie cilvēki var atnākt pie manis, un kad mēs tad varam sadarboties, un viņi jau nāk arvien vairāk. Un kādas tev ir attiecības ar kontroli dzīvē, jo tieši tev saule ir 21. vārtos, kas ir kontrols vārti, tā ir tā medniece, kura grib medīt, ir gatava atnest to labāko gaļas gabalu. Bet vai kādu, kurš iedod zemi? Uz kā medīt? Iedod atļauju kaut kādā ziņā. Nāc un medī. Nu, šī vieta jau to parāda.
kad Reku iedeva man platformu, un es uz viņas tad arī tā kā radīju, un atnāca caur mani šis nosaukums, un kad šī būs tā vieta, caur ko tad te viss notiks, un tā kā savā ziņā jau arī es to redzu, ka šeit to piedzīvoju. Bet ir viegli atlaist to kontroli? Vai tu esi to jau iemācījusies jau? Tagad es to tiešām apzinos un mācos. Tā, ir grūti. Ir grūti, un es esmu priecīga par cilvēkiem, kuri man var tā harmoniski to pateikt. Tu tā kā atkal vajag kontrolēt situāciju, kur nav tas jādara, ja, tā kā tad, tāpat laikā atkal es mācos pieņemt to, jo to ļoti daudz, kur tas nostrādā kā milzīgs talants. Tur, kur man dod atļauju un pat prasa, tur vienkārši tā kā es varu lauku tā noturēt, nokontrolēt un visu tur uztaisīt tā, kad... Tā ir tava prasme un viennozīmīga un ļoti spēcīga un piedāvām, tas ir ļoti lielas grupas, tu vari noturēt ar šo enerģiju. Tu varbūt neturēsi patstāvīgi lielas grupas, bet jebkurā mirklī var pieslēgties arī ļoti lielā grupā. Varbūt... Es negribu tev tik daudz uzdot jautājumus, man gribās tev tā kā vairāk, lai tu pati brīvāk parunā varbūt par to. Es gribētu parunāt kaut ko par tām savām transformācijām. Varbūt tieši vairāk. Kā tas ir? Ko tu saprati ar to? Es esmu reflektors, ja? Un tagad es ļaušos tiem pārsteigumiem. Tagad es nonulēšos, kā tu pirmī teici, ja? Es skatos, tev arī ir tie multitaskotāji vārti, un es arī, man liekas, zinu, ka tu esi cilvēks, kurš dara visu ko. Pastāst. Par pēdējo gadu varbūt, vai... Ko tu gribi pastāstīt šajā mirklī, kas tev liekas piemērots šai telpai? Tad tie ir tādi katru reizi minējumi par to, kas notika. Tā kā droši vien tu gribi to stāstu par to, kas tad tās transformācijām. Man bija šī gada sākumā tāds 3 mēnešu piedzīvojums, ko tautā sauc par veģetīvo distoniju. Man pirmo reizi dzīvē vienkārši nervu sistēmu, es nezinu, kā to tur pareizi definē, pilnībā nobruka jebkāda mana vispār spēja sevi vadīt, pārņēma man nezinu, kā to jāpateikt, nezinu, vai tiešām multitaskings izdarīja to, ka es caur dažādām praksēm sevi atvēru, tā, ka vienkārši nobruku, un tad 3 mēnešu garumā mācījos atgriezties šajā realitātē. Es tā kā biju, tādā tiešām varētu saukt, disociācijā no sevis, no pasaules, no cilvēkiem. Es nevarēju runāt ne ar vienu, komunicēt un būt mierā vispār sevī. Un tas bija tas mirklis. Tātad Human Design pie manis nāk 15 gadus, un es visu laiku biju tādā pusnoliegumā, sevišķi tieši dēļ tiem tukšajiem centriem, zinot visas tās mantras un tā kā dzīvot ne sevi, ja? Un visu laiku tāds, kā es tagad visu atlaidīšu, un es nekas neesmu, tā rupi sakot. Un tad tas mirklis, kad man tiešām dzīve noliek pie vietas, kad es tiešām neko nevaru kontrolēt un vadīt pat sevi, un sajūtu, kad ir, principā, atvados no šīs pasaules, un man tieši tajā brīdī atnāca Human Design studijas, tas viss tā saslēdzās, mistiski, un tad līdz ar to tā sajūta bija tāda, ka reāli nonullēšanās, reāli visa atlaišana, un attiecīgi uzreiz paralēli teorija par tukšajiem centriem. Un tas bija tāda, es teiktu, iniciācija. Reāla iniciācija, un tāpēc, jāatzīstās, es esmu sektā, mani inicijēja, es vairs nevaru neko tur, tā kā tas... Man nepatīk, ka mēs izmantojam šo vārdu sekta, bet mēs saprotam, ka tas nav domāts tiešā nozīmē. Tas ir mans prāts, kurš tur vēl pretojās, un taču, tā kā nav viena patiesība, un es nekad neesmu gribējis nekādā vienā tur, bet šitas ir, tā kā... Ko tu domā par šo slaveno teicienu, kad mums nav izvēles? Kā tā liekas, ir vai nav? Jo mans prāts ir visu laiku tas, nē, mēs paši nosakam savu realitāti, jo viss ir galvā un blā, 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 un tad beigās tu nonāc, tur tās situācijas, kurās tu saproti, es pati vadu, bet beigās man nebija izvēles izdarīt savādāk.
Es nezinu. Paldies par šo godīgu atbildi. Toms zina. Tu nekorekti savu centru izdzīvot tukšo. Varēsim parunāt par šo neatceros, pie kurš ugunskura. Es gribēšu atgriezties pie šīs tēmas. Jo es zinu, ka ir viena mantra, es nezinu. Jā. Tev nav jāzina atbildes, vai ne? Bet bieži vien tu zini. Jūti. Vēl kaut kas, ko tu šajā mirklī gribi pateikt? Man vienmēr interesē, kā reflektors sajūtos dažādos cilvēkus, vai tu tiešām sevi jūti dažādi ar katru cilvēku? Nu, kā tas ir? Izstāsti man. Jo es nezinu. Es varu tikai teoriju izlasīt, bet tā kā man gribās dzirdēt no dzīvā cilvēka, kurš iemieso šo. Vai tu tā jūti? Vai, kā tas ir? Nu, zini, es ar saviem pilnajiem, man ir tikai 3 atvērti centri, ja? Un tad man liekas, kā es vienmēr esmu kā es varu vispār būt kaut kas cits. Un tā jau man liekas, katram cilvēkam būtu jājūtās. Un tu jau arī esi tu esi reflektors, tu esi Amanda. Var izstāstīt, kā to pieredzi? Ar savu šī brīža, kā šobrīd tev liekas, kā to pieredzi? Jo rītdien tas jau varbūt būs savādāk, kā viņai liksies. Patiesības nav tagadnes mirklī. Nu, es uz šo jautājumu man grūti tev atbildēt. Kā to, šobrīd kaut kā nenāk tā atbild tieši par to, kā es izjūtu. Protams, ka es izjūtu visu, cilvēkus, viņus dažādus, bet man vairāk tad nāk tas stāsts par to, ka ir Antra un ir Amanda. Un ir kaut kāda dzīve, kuru es esmu ļoti ilgstoši dzīvojis kā Antra, šai vietā, šai ģimenē, un šobrīd notiek ļoti, ļoti, ļoti liels man iekšējs procesi par to, ka šī dzīve, kas ir ar šo visu saistīta, ir sāk kļūt par pagātni, un man jau iezīmējās kaut kādas tās citas dzīves sajūta, Amandas dzīves sajūta, kurā ir jau citā savādāk cilvēki, savādākas sajūtas. Tur es arī pieredzu daudz pārsteigumus, tas ir tāds... Nezinu, kāpēc tieši man par šo gribējās pastāstīt tavu it kā jautājumu, kas it kā liekas nesaistīties, tu prasi par cilvēkiem, bet tāpat laikā drīzāk tas ir, jo tur es sajūtu to, kādi tad ir tie mani cilvēki, tajā, kur es esmu uz tā pārsteiguma ceļa. Un tur ir pilnīgi kaut kas cits, un tur ir pārsteidzoši tas, kā mēs tad arī, kā es tad satieku īstenībā cilvēkus ar kartēm, kuriem ir inkarnācijas krusti piemēram vienādi. Es šobrīd zinu kaut kāds 4-5 cilvēkus no tās savas tā kā otras dzīves, kur vienkārši tas ir vienāds. Un tad man tā kā uzreiz, iet iekšā, kāpēc, kā tas tur tas tā ir, kāpēc es tur tā atrodu un kāpēc man tieši tādi pievelkās. Tas ir interesanti, es varētu paprasīt, lai pacēja rokas visi tie, kuriem inkarnācijas krustā ir 27, 28 no klātesošajiem, jo man liekas, ka te ir ļoti daudz tādu. Es nezinu, cilvēki zina no galvas savus inkarnācijas krustus. Nezināt no galvas, bet ir daudzi, kas ir dzimuši 26. 27. aprīlī. 27. aprīlis te ir jau pat vairākas, dzimšanas dienas. Un es pamanīju vienkārši liekot tās kartas, kad te ir vairāki, kuriem ir neapzinātajā pusē. Un tas ir arī interesanti, kā šeit, tas kaut kas dominē. Un es burtiski dzīvzemē satiku arī Dace, kas šeit nav klātsoša, kurai arī tas pats datums. Tas ir interesanti. Un pašam izdarīt savus secinājumus. Kāpēc tad cilvēki nāk, vai ne? Man vēl gribās pajautāt kaut kādā ziņā, vai tie cilvēki atrada tevi, vai tu atradi tos cilvēkus? Kā tomēr tas ir, kad mainās tās kaut kādas grupas? Kā tas? Vai tas ir sekojot pārsteigumam vienkārši? Tas ir vairāk sekojot tam pārsteigumam, kad nāk. Paldies tev! Lai izdodās pārsteigumiem bagāta dzīve. Paldies. Tas ir iespējams. Jā, es ticu, un es sekošu līdzi, kā tik daudz pārsteigumu. Man patīk redzēt tos pārsteigumus. Tad viņi pārsteidz arī mūs. Šajā mirklī, es tā saprotu, ka mums vajadzētu jau tā kā varbūt tai vakara daļai apaļoties un muzikālajai, droši vien tev kaut ko sariktēt vai ne ar visiem tiem mikrofoniem, bet
pirms es to tā pilnīgi atstāju Dieva un nezinu kā ziņā, es gribu pajautāt, vai kāds šajā mirklī nevēlās tomēr vēl atnāk pie manis parunāties, kurš varbūt ir sajūtis impulsu vilkmi, kuram nav iedots vārds, Edgar, nāc pastāst. Un, protams, mums būs iespēja vēl pie ugunskura parunāties. Tev ir mana karta? Jā, es to sameklēšu. Es arī uzpauzēšu šito un uzlikšu.